lasām kopīgo lasījumu 33. psalmu. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu, tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Redzi, tā kunga acs vēro tos, kas viņu bīstās, un cer uz viņa žēlastību, lai viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. Mūsu dvēsele gaida uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz viņa svēto vārdu. Tava žēlastība, kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz tevi. Āmen. Šai laikā zemi pieminam, kas tēvu tēviem dota. Mēs viņas āres svētījam, tā mūsu prieks un rota. Šai laikā tauta pieminam, daudz zemēs izkaisītu. Būt savā zemē novēlam, lai to vēl postu glītu. Šai laikā valsti pieminam, par Latviju, kas kļuva. Tai domas, darbus veltījam, tā vienmēr būs mums tuva. Šai laikā Dievu pieminam, kas pestītāju devis. To visu, kam mēs piedaram, viņš dod un dod no sevis. Pamēciet tāpat sēdot lūkšanu atvienu. Mēs zemojamies tava vaiga priekšā savām lūkšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību. Ak, kungs, paklausi, ak, kungs, piedod, ak, kungs, ņem vērā. Sargi Dievs latviešu tautu, lai ļauni spēki to nesagrautu. Sargi to no bezcerības, neticības, pašnāvības, no tā, ka vairs nav dzīvot gribas, ka trūkst vienotības, piederības, ka trūkst un nav vairs mīlestības. Dod to, ka atzimst varoņu gars, celt un darbu darīt būtu spars, kas savam labumam pāri iet, savu tēvu zemi turot ciet. Tās cīņas, kas ir jau cīnītas, tās dzīves, kas tautai atdotas, lai labus augļus šodien nes, jo saņēmēji esam mēs. Sargi Dievs, svētī Latviju, klausījot katru lūdzēju. Dzirdi un žēlo maziņu, katru bāro bērniņu. Svētī un vadi jauno audzi, no nesvētas dzīves to jau saudzi. Piešķirtai gaismas valstību, atklājot Kristus mācību. Tēvus, mātes tu stiprini, dot, izturēt to skubini, un vecos jau uzlūko žēlīgi, lai gadi šie sirdīm ir mierīgi. Pat zaudējot visu, iegūt var daudz, jo palikt ar tevi ar vien vēl ir ļauds. Lai palīgi esam, dod to ak Dievs, kur palīdzam otram, tu piestājies. Tā tautai un valstī ļauj svētību lūgt, kā brāļiem un māsām šai tautai būs būt, bet arī par dzīvajiem akmeņiem kļūt, kas veido šo valsti, lai spēku tur roda, ka godu vien tevim mūžīgi dod. Sargi Dievs, svētī Latviju, uzklausi katru lūdzēju. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Ja tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Tu jaunas zvaigznes zvaigznājā, kas nulle uzlekusi tajā. Tev mūžam dzīvot Latvijā, kas mūrais, kas tev šals pie kājām. Pats tiesen zemes svētījā, tavas āres mums par mājām. Tev dzīvot mūžam Latvijā, kā jūrai lepni saule cēli. Ka mūsu māte dargāja, mēs tavas mītas tavi dēli. Tev dzīvot mūžam Latvijā, kur tava zeme mums Dieva dotā. Lai Latviju tauta atvienotā, alu spēkā, slavā, daļumā. Apsveicu jūs visus Latvijas valsts 92. jubilejā. Šoreiz tā iekrīt laikā, kas ir ļoti nozīmīgs mūsu valsts pēdējos 20 gados. Šajā gadā bija 10. Saeimas vēlēšanas, kuras notika īpaši svarīgā brīdī. Tik svarīgā, ka daudz šo laiku pat sauc par Latvijas 4. atmodu. Daudzus iepriekšējos gadus Latvija pārvaldīja un izsaimniekoja KKK grupējumus, kā to īsi un trāpīgi nosaucis Andrejs Mežmals. Šajā grupējumā ietilpst vispirms korumpētie, otrkārt krieviski orientētie un treškārt Kremļa interesēs strādājošie, kurus vada joprojām visur esošā un maskētā KGB roka. Šajā grupējumā ir arī kosmopolīti, kas ignorējot visu latvisko, labprāt sadarbojas gan ar Kremli, gan ar rietumu komisāriem, kā arī vienkārši krāpnieki, kas pirms vēlēšanām solīja vienu, bet jau pusstundu vēlāk pēc vēlēšanām gāja pilnīgi pretējā virzienā. Par spīti tam, tieši šis gads ir iezīmējis vairākus pozitīvus notikumus, kas ir sapurinājuši aizmigušos un atdzīvinājuši patriotiskumu. Patīkamu brīžu mums bija Ziemas olimpiskajās spēlēs, kur latvieši izcīnīja vairākas medaļas un piesaistīja plašu masu mēdīju uzmanību.
Pie tam šoreiz uzvarētāju vidū bija īsti patriotiski latviešu puiši, kas lepojās ar mūsu sarkanbaltsarkano karogu. Olimpiādas rezultāts var vērtēt dažādi, bet pārreikinot medaļu daudzumu uz iedzīvotāju skaitu, Latvija izcīnīja 7. vietu pasaulē, tālu apsteidzot tādas valstis kā Krieviju, Vāciju un pat ASV. Virkni pozitīvi notikumi saistās arī ar nesen notikušajām vēlēšanām. Pats galvenais, ka latviskie un nekorumpētie spēki guva uzvaru, pretēji visiem Kremļa ideologu un saskaņas centra draudiem un propagandai. Varbūt tieši šie draudi ar asins izliešanu kā Biškekā un Maskavas pārstāvju Luškovu centieniem pastiprināt Latvijas pārkrīvošanu lika daudziem latviešiem pamosties un daudziem svārstīgajiem nostāties vienotības pusē. Tāda partija apvienība vienotība uzvarēja. Tas pats par sevi ir ievērojams notikums. Un tas arī varētu pagriezt KKK grupējumu iesākto virzību no Plaskavas šosejas atpakaļ latviskās un rietumnieciskās sliedēs. Diemžēl nav viss tik gludi arī vienotības iekšienē, jo ne ar ko nepamatotā vēlēšanā sadarboties ar Putina partneriem no saskaņas centra liecina par ievērojumu KKK frakcijas klātbūtni. Tomēr vienotības patriotiskais flangs turas. Latvijas politikā šis ir kārtējais brīdis, kad maskas krīt. Daudzi no tiem, kas līdz šim tēloja patriotus un demokrātus, tagad atmasko sevi, aktīvi veicot aģitāciju par to, ka Latvija varētu iegūt ņemot Krievijas valdībā. Noslēgumā gribu pieminēt vēl vairākas pozitīvas iezīmes 10. Saeimas vēlēšanu kontekstā. Pirmkārt, 10. Saeimā ir apmēram 70% jaunu seju. Tātad vecie vēži tomēr lielā mērā ir nobīdīti malā. Otrakārt, šī ir pirmā Saeima, kurā nav ievēlēti sportisti, komponisti, aktieri. Tātad politiskai darbībai nekvalificēti cilvēki, kur kā statisti akli balsoja pēc lokomotīvas norādījumiem. Treškārt, Saeimā ir ievēlētas tikai 5 partiju apvienības. Tas ir labākais rādītājs Saeimas vēsturē. Jo mazāk partiju, jo labākas iespējas veidot stabilu koalīciju. Ceturtkārt, šajās vēlēšanās ir atdots vismazākais balsu skaits par sīkpartijām. Tātad ir maz zaudētas latviešu vēlētāju balsis. Un piektkārt, Nacionālā apvienība, kas vienīgā savā programmā norāda mērķi cīnīties par latvisku Latviju un izslēgt sadarbību ar Krievisko saskaņas centru, ir noturējusies un saņēmusi 8 vietas Saeimā. 8 vietas nav daudz, bet tomēr nav mazākā iepriekšējās 2 Saeimās. Un pēc saņemto balsu procenta tas ir vairāk nekā bijušās valdības pārstāvjiem, Tautas partijai, LPP un Latvijas ceļam kopā ņemot. Bez tam šiem jauniem latviešu patriotiem ir arī ievērojams atbalsts vienotības patriotiskajā flangā. Sadarbība arī ceram sagaidīt no vienotības priekšstādātāja Kristovska kunga, kurš to solīja savos pirmsvēlēšanu ceļojumos Kanādā. Bez tam, par spīti nepatiesiem apmelojumiem un uzbrukumiem, Latvijas pēckara vēsturē pirmo reizi par ārlietu ministru ir izvairīts latviešu patriots no Nacionāla patriotiskas partijas. Gaidīsim labas pārmaiņas Latvijas ārpolitikā.